Esiet sveicināti! Ēterā EVTN 16. septembra ziņu izlaidums. Jūs uzrunā Dāgs Barkāns. Šodien Latviju kopā ar savu dzīves biedri apmeklēja Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Somijas prezidents pārunāja abu valstu divpusējās attiecības, sadarbību aizsardzības jomā, Baltijas jūras reģiona drošību, Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu un atbalstu Ukrainas cīņai pret agresiju. Mēs arī runājām par atbalstu Ukrainai, mēs runājām par gan politisko procesu, gan praktisku atbalstu. Citas starpā Latvija šogad nodod 42 Patrija bruņumašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Mēs arī runājām par drona koalīciju, un es arī Latvijas vārdā teicu, ka mēs pievienosimies Somijas vadītājai civilo patvērtņu koalīcijai. Tas ir svarīgi ne tikai tādēļ, ka tas ir vēl papildus atbalsts Ukrainai, bet tas ir svarīgi mums pašiem. Latvijas atbildīgie dienesti apliecināja gatavību nepieciešamības gadījumā nekavējoties slēgt valsts austrumu robežu, taču šobrīd tam nav pamatā, secināja Saeimas Nacionālās drošības komisija. Komisija izskatīja Nacionālās apvienības lēmumu projektu slēgt robežu ar Krieviju un Baltkrieviju militāro mācību zapadlaikā, bet balstoties uz dienestu sniegto informāciju, nolēma to tālāk Saeimā nevirzīt. Valsts policija līdz 22. septembrim pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību. Visā Eiropas Savienībā notiekot ceļu policijas tīkla Roadpol igadējai akcijai. Īpaša uzmanība tiks pievērsta mazāk aizsargātajiem velosipēdistiem, elektroskrējriteņu un motociklu vadītājiem, drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanai, kā arī tiks kontrolēta braukšana alkohola reibumā. Visas trīs Baltijas valstis Viļņā parakstīja 1,77 miljardu eiro līgumu par Rail Baltica elektrifikācijas apakšsistēmas projektēšanu un būvniecību visā garumā, no Tallinas līdz Lietuvas-Polijas robežai. Sistēmas mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu un ilgtspējīgu vilces elektroapgādi visam koridoram. Projekts paredz izveidot 870 km garu Eiropas sliežu platuma jaunbūvi ar vilcienu maksimālo ātrumu līdz 240 km/h, lai Baltiju savienotu ar citām Eiropas valstīm. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nodevis prokuratūrai kriminālu procesu par neizpaužamas informācijas izpaušanu. Pierādījumi liecina, ka 2024. gada jūnijā rajona tiesas tiesnesis Palīdze pēc savas iniciatīvas no 2 datubāzēm ieguva ar dienesta pienākumiem nesaistītu informāciju par citas tiesneses tiesvedībā esoša krimināla procesa dalībnieku, tostarp ieslodzījuma vietu, un šo informāciju nodeva trešajai personai. Pierobežas pašvaldības aicina pārskatīt skolēnu skaita kritērijus, kas noteiks, kuras skolas pilnā apmērā saņems valsts finansējumu pedagogu atalgojumam. Jaunais finansēšanas modelis programma skolā paredz pilnu mērķodāciju tikai pašvaldībām ar sakārtotu skolu tīklu, un noteicošais kritērijs ir skolēnu skaits. Izglītības un zinātnes ministrija šovasar detalizēti izvērtēja iespējamos grozījumus, tomēr atsaucoties uz ierobežotu budžetu nolēma palikt pie izziņotajiem nosacījumiem. Mērķdotācijas paredzētas tikai klašu posmiem, kas izpilda minimālā skolēna skaita prasības. Pierobežas skolām ir zemāki kritēriji, taču pašvaldības brīdina par risku arī tos nesasniegt. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vairākums noraidīja iedzīvotāju iniciatīvu noteikt Lāčplēša dienu par oficiālo svētku dienu. Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvis Pēteris Leiškalns uzsvēra, ka viena brīvdiena valstī izmaksā ap 0,4% no iekšzemes koprodukta.
Turklāt pašlaik budžetā jāatrod līdzekļi drošībai un aizsardzībai, kamēr iniciatīvas autors Andris Balcers atgādināja, ka šī ideja nav jauna, taču politiķu reakcija ilgstoši bijusi minimāla. Viņa prāt Lāčplēša diena ir pāri iestādēm, jo tā ir diena, kad mūsu karavīri izcīnīja mūsu valsti. Zāļu valsts aģentūra informē, ka Latvijā turpina pieaugt bezrecepšu zāļu patēriņš. 2024. gadā patērēti gandrīz 18,5 miljoni iepakojumu. Visbiežāk lietots aspirīns, ibuprofens, deguna pilienu aktīvā viela ksilometazolīns un omeprazols kuņģa skābes radītu traucējumu ārstēšanai. Aptaujas rāda, ka 82% iedzīvotāji pēdējā gada laikā lietojuši bezrecepšu zāles, gandrīz puse tās izvēlas paši, nekonsultējoties ar ārstu vai farmaceitu. Zāļu valsts aģentūras direktore Indra Dreika uzsver, ka tikai puse lietotāji pievērš uzmanību blaknēm, un tas ir būtisks riska faktors, ja netiek ievēroti lietošanas nosacījumi, pat šķietami nekaitīgas zāles var radīt nopietnas sekas. Lai veicinātu atbildīgu lietošanu, sākta kampaņa "Zāles nav konfektes". Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka Latvijā šobrīd reģistrētas 835 bezrecepšu zāles. Izvēle ir plaša, taču drošība ir atkarīga no pareizas lietošanas un instrukcijas ievērošanas. Jūrmalā oktobrī norisināsies veselības mēnesis. Vairāk kā 40 uzņēmēji un nozares speciālisti, tostarp treneri, ārsti un lektori, piedāvās bezmaksas aktivitātes un pakalpojumus visā pilsētā. Nodarbības pielāgotas dažādām iedzīvotāju grupām – senioriem, topošiem vecākiem, jaunajām māmiņām, bērniem un jauniešiem. Interesanti, ka pirmo reizi būs iespēja izmēģināt augstumu peldes iesācējiem drošā vidē ar profesionālu atbalstu. Valmieras novada pašvaldība sāk ieviest inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu pašvaldības policijas vajadzībām, koplietojumu modulāru platformu ar video novērošanu, sensoriem un bezpilota lidaparātiem. Ar iepriekš noteiktiem kritērijiem un maršrutiem droni autonomi apsekos un monitorēs pašvaldības teritoriju, civilās aizsardzības infrastruktūru un stratēģiski svarīgus objektus, publiskos pasākumus un upju un ezeru pieguļošās teritorijas. No droniem un kamerām saņemto video, izmantojot mākslīgo intelektu, attēlu lasīšanu un mašīnu mācīšanos, tiešsaistē analizēs platforma, kas spēs noteikt anomālijas un draudus. Apdrošinātāji reģistrējuši vairāk kā 26 000 pieteikumu saistībā ar traumām. Tas ir par 10% vairāk nekā gadu iepriekš. Bērnu un skolēnu traumu skaits gada laikā pieaudzis par 13%, bet pieaugušiem pieaudzis par 8%. Visizplatītākie ir saišu sastiepumi, 2. vietā ir plaukstu un pirkstu traumas, savukārt bērniem 3. vietā ir apakšdelma lūzumi, pieaugušiem augšdelma, augšstilba un apakšstilba kaulu lūzumi. Traumu pīķi ir jūlijs, augusts un septembris, kad dominē velobraukšana, skrējriteņi un sadzīves darbi. Savukārt ziemā pieaugušie bieži traumatiski krīt uz apladojušiem ceļiem. Kampaņas uzticības tālrunis tēviem laikā visbiežāk uzdoti jautājumi par bērnu audzināšanu un attiecībām ģimenē. Tēvi meklē veidus, kā saprast un atbalstīt bērnus emocionālās grūtībās un kā runāt ar pusauģiem par sarežģītām tēmām. Bieži tiek lūgts padoms konfliktu risināšanā ar bērniem un partneri, cieņpilnas saziņas uzturēšanā un veselīgu robežu izvirzīšanā. Atklājies arī, ka daudzi tēvi paši izjūt emocionālu slodzi, trūkst pārliecības, vai viņi ir pietiekami labi vecāki, un tiek meklēta droša vide, kur dalīties šaubās un saņemt atbalstu. Vairāki zvanītāji stāsta par grūtībām pēc šķiršanās vai dzīvojot atsevišķi, konsultējoties par to, kā saglabāt kontaktu un būt klātesošam vecākam.